Jā, visādas dīvainas lietas notiek pasaulē. Tā jau parasti saka. Sēž rūtainajā būdiņā, savā mazajā pagrabiņā, Smilģu ielā, mēģināju atrast kādu kaktiņu, kur es varētu padalīties ar saviem pēdējiem iespējiem, par dzīvi, par ceļojumu. Nācās paceļot pa īru zemi, būt kopā ar īrijas latviešiem. Un tā es tagad, varu teikt, man te tāds dušas podkāsts. Halo? Jā. jā, dušas kabīne. Jā, labi. Es pabeigšu podkāstu, es pārzvanīšu. Lieta tāda, ka es biju īrijā. Pie īrijas latviešiem dzīvojos, var teikt, kādu gandrīz nedēļu. Dublinā, Limerikā, arī kādās pilsētiņās, kurām mēs cauri tur braucām. Iespējas pavisam vienkārši un diezgan labs. Latvieši it kā ir tie paši, bet tajā pašā laikā ievērojami savādāk jau par tiem latviešiem, kas ir šeit. Viss, protams, 27 oficiālos tūkstošus es nesatiku, es satiku tur tikai dažus. Kādu drusku vairāk par 100 kopā. Satiku personīgi tātad vēl mazāk cilvēkus, ko komunicēju ar vēl mazāk cilvēkiem. Es biju dzīvoju Imantu Miežu ģimenē un tikos arī ar mācītāju Uģi Brūklenu un viņa draudzi, luterāņu draudzi Dublinā. Bija gan uz draudzes vakaru, gan citādiem tikšanās pasākumiem, gan uz dievkalpojumu, gan arī pēc dievkalpojumu. Manas pēdējā svētdienā bija koncerts, uz kur bija diezgan daudz cilvēku. Nācos parunāties, redzēt, kā latvieši dzīvo, dzirdēt daudz visādus stāstus. Stāsti visdažādākie, tie, kuriem ir vistraģiskākie stāsti, tos, protams, es tur uz vietas tā pārāk neredzēju. Tos cilvēkus tie ir kaut kādos citos procesos, vai no ārstējas no alkoholismu, vai nesen ir izņemti, vai psiholoģiski, vai fiziski no cilpas. Bet labā ziņa ir tā, ka latviešu vidū pašnāvju skaits ir samazinājies pa 2/3 kopš brīža, kad Dublinā nodibinājās nopietna latviešu draudze, kuru tātad vada Uģis Brūklena mācītājs, kuram, diemžēl, ir jau jāatgriežas mājās janvārī, un cerams, ka atradīs iespēju arī Luterāņu baznīca Latvijā atrast pienācīgu maiņu šim mācītājam. Šo sāpe ir palikusi visos, sāp par to, sāp kā ilgas pēc mājām, domas par dzimteni un tomēr cerība, kad atgriezties jau sanāks, kad Latvija kāds varbūt sakārtos, jo ir diezgan, nebija nekur bijis vairāk kā 10 gadus un ir diezgan neparasts sajūta, kad dzīvojot tur un redzot, kā šie ļaudis, kuriem ir izdevies drusku kaut kā elementārās lietas savā dzīvē sakārtot, nopelnīt savai elementārajai sadzīvē, kad viņi ir atguvuši mieru. Un, protams, minēju jau sāpi, kas viņos ir, un tā nav tā tik viegli pārvarama un noslēpjama. Bet tikko es atgriezos šeit, tā momentā, es sajūtu to lielo atšķirību, kas ir gaisā, to lielo spriedzi, kas ir šeit. Kad kaut kāda neredzama plīvura, kas vispār ir nogulēs pār šo zemi, kāds ir uzmetis pāri tādu kaut kādu milzu, tādus biezu, smagu, pievilgušu ar visādām neiedzīvām audumu un smacē te mūs nost. Tas nav pat paskaidrojums, kāpēc tas ir tā, jo tāpat ir zaļo pakalni, ir upes, mežu vispār ir nesalīdzinām vairāk. Par īriju pat nav ko salīdzināt, īrijā praktiski mežu nav. Bet nevar saprast to, kā tas ir iespējams, kad šo mūsu auglīgo, sakarīgo, skaisto zemi tādā izdevīgā vietā starp rietumiem un austrumiem, kur mēs varētu tirgoties muguras kopā salikuši uz visām pusēm, ka šo zemi ir noveduši līdz tādam totālam postam, ka vispār neko nevar citu šeit atrast, citu ienākumu avotu, kā vienīgi zakšana kaut kādās visdažādākajās formās, lai kaut kādu atsevišķu cilvēku būtu izredzētie, kas spēja braukt dārgās mašīnās, dzīvot ļoti dārgās mājās, kādās pat nedzīvo īrijas. Cilvēki, kas pelna kopumā ievērojami vairāk par mums. Īrijā cilvēki dzīvo caurmērā ļoti mazās mājiņās ar maziem lodziņiem, un līdz ar to viņiem ir mazāk vajadzības
maksāt par šo māju celtniecību, mazāk kredīta, acīm redzot, jāņem ir un arī mazāk jāmaksā par apkuru, lai gan ar apkuru tur savādāk, jo Īrijā ir pavisam cits klimats. Pārsteigumi sala ziņā viņiem bija tikai pagājušajā ziemā, kad viņiem bija -8, -10 grādi, noturējās pāris nedēļas. Tas viņiem pārsteigums. Protams, ja klimats mainās un golfs trauma turpina atzist, tad viņi var sagaidīt arī visādas lielas pārmaiņas tur. Nu, nav jau tā, ka Īrijā viss ir kā paradīzē, tāpat tur ir sākušās arī problēmas, jo arī viņi ir savu labo dzīvi, savus traknos gadus nopelnījuši uz milzīgiem, neiedomājumiem, nesalīdzināmiem ar Latviju kredītiem. Un arī viņi lido kaut kādā trubā, bet tur šīs tradīcijas rūpēties par cilvēkiem sociālajā līmenī ir tomēr vēl tik spēcīgas. Un laikam arī īra mentalitāte ir tāda, ka valdības un varas baidās no tā, ka kādi cilvēki varētu tur vienkārši sadumpoties, jo tur tādi daži precedenti bija, tādi nelieli streika precedenti, kad valdība mēģināja samazināt kaut kādus sociālos pabalstus. Tā. Latvijā, protams, nekā tam līdzīgi. Mēs mēmi turpinam balsot lielākoties par vecajām struktūrām, vecajām skēmām. Arī šīs vēlēšanas liecināja par to, ka mēs labāk balsojam par zināmiem cilvēkiem, kas jau visus šos gadus vairāk vai mazāk mūs ir kantējuši un ritīgi ārā no jēgas un no kaut kādas dzīves uzlabojumiem. Un par jaunajiem, ļoti nelielā skaitā. Es domāju par visu Latvijai, TBLNK. Visvairāk par visu Latvijai, protams, domāju, balso salīdzinoši neliels skaits cilvēku. Un tomēr tie 75 000 apmēram, tad cerības uz pārmaiņām šiem 75 000 ir. Tas tālāk, protams, ir atkarīgs viss no tā, cik lielā mērā šī vecā sistēma ir spējīga šos jaunos nožņaukt viņu ideāls, nosmacēt viņu cerības. Tas, protams, tiks darīts, un tas jau tiek darīts, radikalizējot visu šo piegājienu, radikalizējot patriotismu, vienkārši atļaujoties to nosaukt jau par kaut kādu nacionālu sociālismu, lai gan tas ir pirmais mēģinājums vispār patriotizēt, tā kaut daudz maz mūsu depatriotizēto politiku Latvijā, un ir tā bēdīgi dzirdēt, ka šie ļaudis, kas sev sauc par saskaņas nesējiem Latvijā, nodēvē cilvēks, kas grib uzsvērt to, ka latvieši savā Latvijā ir tiesīgi dzīvot latviski un tiesīgi ir atcerēties savus ideālus, kāda bija atmodas laikā, un tiesīgi domāt par tām vērtībām visām, par morālo pamatu, par dāju ētiku, bibliskajām pamatlietām, ka šie cilvēki pēkšņi visi kopā ir nodefinējami, vēršot uzmanību, protams, tikai šauri uz visu Latvijai, ir nodefinējami par nacionālu sociālistiem, kaut kādiem super, hiper radikāļiem. Un tas, protams, ir debīli. Un neatbilst absolūti patiesībai, jo, ja mēs salīdzinām šādu pašu uzskatu cilvēkus Krievijā, tad arī tur notiek līdzīgas lietas, un arī tur patriotisms cīnās par savu pastāvēšanu, un par baznīcu cīnās par tradicionālajām vērtībām, un pareizcība Krievijā, kā zinām, ir tradicionāla lieta un cieši saistīta ar visu Krievu kultūru, ar visu Krievu patriotismu un tā tālāk. Un arī tur ir šī pati cīņa, kas ir līdzīga kā Latvijā. Un arī tur ir spēki, saucamie liberālai, jeb tādi saskaņas centra tipa spēki, kas cīnās pret šo tradicionālismu, kas visādi cenšas viņu bremzēt un postīt, un visas dziļākās lietas tautai, kas saistītas ar viņas pagātni, turpināt nīcināt ārā, turpināt tās tradīcijas, kas ir iesākts NKVD, jeb Staļina laikos, jau kopš revolūcijas. Atgriežoties pie īrijas latviešiem, viņi ir skaidrs, ka arī viņi ir noskaņoti patriotiski, jo notika pirmo reizi īrijas tajā mūsu jaunās trimdas vēsturē, ko uz vēlēšanām bija ieradušies jau vairāk cilvēku, kā tas notika pirms 4 gadiem. Un kopumā par visu Latvijai, ja par Nacionālo apvienību nobalsoja arī vairāk kā 100 cilvēku. Un sanāca tā, kad es balsoju ar šiem cilvēkiem kopā, jo es biju tajā balsošanas dienā, biju tieši Dublinā. Un tas tāds liels prieks bija būt kopā ar letiņiem, kas šīs lietas, tātad, būt kopā ar letiņiem, kas balso par tām pašām, par to pašu partiju, par kur balsoju es. Tikai kopumā žēl, ka izskatās, ka visu laiku, gan iepriekšējos gadus padomju laikos, gan arī tagad, pēdējos 20 gadus mums ņem vienkārši nost mūsu valsti, mums ņem nost mūsu satversmi, mums ņem nost mūsu suverenitāti, mums ņem nost mūsu tiesības saimniekot un
darboties tā, lai tas mums visiem būtu izdevīgi un lai nebūtu jābēg prom no Latvijas, lai cilvēki. Un tagad izskatās, ka tagad izspēlējušies ar rietumiem, tagad mēs sāksim spēlēt, būsim spiesti spēlēties ar austrumiem, un kāda būs rezultāti, tiešām nezinu. Vai mēs atkal zaudēsim, mēs atkal iztirgosim sevi austrumu virzienā. Es domāju, ka par to būs jāpacīnās. Un tad ir arī šī līdzība mazliet ar latviešiem, kad viņi arī ir tomēr cietuši, un cik es uzzināju no tā viss stāst, viņi ievērojami vairāk nekā mēs. Viņi ir no angļiem savā laikā tik ļoti bijuši represēti, ka pat atļaušanās runāt savā īru valodā maksāja īram dzīvību, un zvejošana savā īru jūrā vai savā īru kaut kādā ūdens krātuvē citā arī maksāja dzīvību. Un kad īri vāca kartupeļus, kas bija jānodod Anglijai, nestoties to, ka pašā īrijā bija bats, kartupeļi bija jānodod un izmira miljoniem. Kāds miljons īru, tā laikam tas aprēķins bija. Mums latviešiem nebūtu ko tik šausmīgi aizrauties un turpināt kurnēt, jo mēs vienalga, lai kādā jūgā mēs neatradāmies, vai vācu, vai zviedru, vai krievu, mēs mierīgi varējām savās druvās dziedāt savas tautas dziesmas un izkopt viņas. Mums par to neviens galvas nost necirt, zvejot ļāva kaut kādos ezeros, droši vien kaut kādos arī neļāva, bet mums ir tomēr bijis nedaudz vieglāk nekā tas bija, atrodoties tik tādai koloniālai impērijai līdzās, kāda bija Anglija, kā tas bija īriem. Mums tomēr tas viss notika kaut kā savādāk. Un mēģinot tagad šo sarunu beigt, jo man ir jāpiezvana kādam draugam, kas man ir dušas tur tajā otrā galā. Jo es ticu, ka ūdens ir tas, kas, ne tikai tas, ko PLL dalīja par velti Aglonā, bet ūdens ir lielā mērā tā viela, kas vada informāciju un kas mūs vieno, kas ir gaisā. Un ir jāsaprot tas, ka mēs mazliet esam zīvis, cilvēki mazliet ir zīvis, kas dzīvo retinātā ūdenī, ko sauc par gaisu. Un mēs turpinām peldēt un turpinām sazināties, jo gaiss, tātad retināta ūdens forma, ļoti labi vada informāciju. Un sazināties mēs varam ne tikai internetā, mēs varam sazināties no sirds uz sirdi, un mēs varam sazināties arī caur dušas klausulēm.